Ūdensvīrs no vienas puses gaisa stihija, viegla enerģija, viegla, gaisīga, komunikābla, jautra, pat bērnišķīga. Bet ūdensvīra vediskajā astroloģijā pārvalda planētas Saturns, kas tai zīmē uzreiz piedod tādu nopietnību, tādu augstumu, pat augstprātīgu un lepna cilvēka iespaidu. Saturns piedod ūdensvīram ļoti lielu noslēgtību un vientuļnieka iezīmes. Un tad iznāk tāds diezgan pretējas enerģijas. Ūdensvīrs lielākoties rada iespaidu, ka ir ļoti ekstraverts, kad ir tāds priecīgs, optimistisks noskaņots. Ūdensvīram patīk ļoti komunicēt ar citiem cilvēkiem, apmainīties ar informāciju, kā jau visām gaisa zīmēm, arī dvīnim un svariem. Ūdensvīrs ļoti viegli atrod kopīgu valodu ar citiem cilvēkiem. Ar ūdensvīru vienmēr ir interesanti parunāties par dažādām lietām. Arī, ja ūdensvīrs tā kā ārēji parāda, ka viņš varbūt ir tāds nenopietns un tāds virspusējs, bet īstenībā, kad ar ūdensvīru sāk runāt, tad tur atklājas visādi dziļie slēptie ūdeņi viņā. Bet īstenībā ūdensvīrs ir ļoti, ļoti introverts, ļoti noslēgts. Ūdensvīrs var uzbūvēt tādas sienas ap sevi, ka vispār tur neviens netiks klāt. Dēļ tā, ka tā ir gaisa stihijas zīmes, un tas, ka tur vēl Saturns tam visam ir klāt, tas norāda to, ka ūdensvīrs māka nolikt emocijas malā, māka viņas izslēgt, un līdz ar to ar ūdensvīru var tā būt, kad, piemēram, ūdensvīram notiek kaut kāds notikums, kaut kāds pārdzīvojums, un viņš vienkārši izslēdz emocijas un aiziet. Un viss. Un tad tas var radīt iespēju, ka ūdensvīram nav emociju vai nav sirds. Viņš vienkārši šai zīmē ir tāda īpašība, ka viņš spēj izslēgt emocijas. Protams, ka tās emocijas kaut kādā brīdī tāpat vai nu tiek ieslēgts atpakaļ, vai viņas līdīs pa kaut kādām spraugām ārā, bet tad, kad ūdensvīram emocijas ir pa daudz, tad vēl jau vairāk ūdensvīrs aiziet tajā vientulībā un vienatnē un caur prātu mēģina to visu sevi sakārtot. Līdz ar to sarežģīta zīme, pašam ūdensvīram ar sevi ir sarežģīti, ļoti daudz dzīvo prātā, savās domās, ļoti daudz visu kaut ko pārdomā, analizē. Tā ir zīme, kas reti, kad ir šeit un tagad. Ūdensvīrs ļoti daudz domā par nākotni, ļoti daudz laika pavada nākotnē. Dažreiz trešās dekādas ūdensvīri var aizrauties arī ar būšanu pagātnē, bet vairāk ir noslēdz tā kā dzīvoties nākotnē. Tātad ūdensvīrs, kā es teicu, šeit un tagad ir ļoti maz, jo ūdensvīrs vispār kā zīme atbild par nākotni. Un līdz ar to tāds tipisks ūdensvīrs, ļoti daudz arī domā par to, ko un kā uzlabot savā dzīvē, citu cilvēku dzīvē, vispār tāds misijas ūdensvīrs, protams, tās ir personas jau, kas domā par tādām globālām lietām, ko un kā uzlabot, kā padarīt tā kā nākotni labāku. Un atkal tas, kad ūdensvīrs reizēm aizmirst arī par to emocionālo pusi, ūdensvīrs nākotnes labā var tā kā ierosināt revolūcijas, karus, lielas pārmaiņas pasaulē. Vispār, lai pārmaiņas notiktu, ir vajadzīga ūdensvīra enerģija. Ūdensvīrs ir atbild par zinātni, par visām jaunākajām tehnoloģijām, par internetu, mākslīgo intelektu. Tur visur ir vajadzīgs ūdensvīra enerģijas, lai tas vispār tā kā pasaulē būtu. Līdz ar to arī pats ūdensvīrs tajā visā var pazust, jo ūdensvīram arī ir noslēdz savas atkarībām, sevišķi ūdensvīrs par daudz vai par ilgu ir tajā vienatnē. Tad, ūdensvīrs var pazust citās realitātēs caur atkarībām. Tas var būt, protams, arī alkohols, narkotikas, tās arī var būt vienkārši datorspēles, filmas, virtuālā realitāte, vispār internets kā tāds, ūdensvīrs tur var pazust. Ūdensvīrs vispār mēdz pazust ik pa laikam, tā ir zīme, kas, piemēram, kā es teicu, var būt ļoti draudzīga, ļoti komunikabla, un tad 3 dienas, nedēļa, mēnesi pazūd, tad atkal uzrodas, ja kāds jautā, kur tu biji, ūdensvīrs atbild domāju. Par ko domāju, kāpēc domāju, kas to lai zina, jo ūdensvīrs tiešām ļoti daudz visu laiku kaut ko domā.
arī pat tādas lietas, ko citi pat neiedomājas, ka vispār vajadzētu domāt. Un klasiski ūdensīrs nav tendēts uz ģimeni, uz ģimenes veidošanu, uz būšanu ģimenē, tāpēc, ka tā ir zīme, kurai ir ļoti svarīga brīvība, neatkarība. Arī, ja ūdensvīrs ir partneri attiecībās, tad arī ūdensvīrs dod otram partnerim brīvību un neatkarību, un reizēm var dot pat par daudz, ka partnerim var likties, ka ūdensvīrs vienkārši ir vienaldzīgs, ka viņam neinteresē tās attiecības. Ar visu to, kad ūdensvīrs ir tāds vienpatis un vientuļnieks, ja ūdensvīrs strādā pie kaut kāda projekta, kaut ko veido, kaut ko tā kā organizē, viņam patīk sadarboties komandās, sadarboties ar citiem cilvēkiem. Ūdensvīrs vispār vai nu pats iesaistās kaut kādās dombiedru grupās, sektās, kaut kādās organizācijās, vai pats tādas veido. Un atkal ūdensvīra enerģija ir vajadzīga, lai varētu izveidot visādas sektas, organizācijas, brālības, tā skaitā iluminātas. Ja cilvēka kartē, individuālajā astroloģiskā kartē būs izteikts ūdensvīrs, vai arī tas, ko es stāstīju par zīmi, tad cilvēks var diezgan daudz eksperimentēt ar savu ķermeni. Tas nozīmē to, ka var būt ļoti daudz tetovējumu, piercingi vai kaut kādas citas darbības tiek veikts ar to ķermeni. Te neiet runa par plastiskajām operācijām, bet tieši, kad kaut kas ar to ķermeni tiek, tā kā viņš tiek izdekorēts papildu